Šī pustumšā telpa, izstādē Modināšana, ir vieta, kur ikvienam ir iespējams mēģināt pārrakstīt kādu hanhūtiešu dzīves stāstu, apgaismojumā, kas imitē skala gaismu. Hanhūtiešu dzīves stāsti ir kaut kas īpašs. Bieži vien tas ir vienīgais avots, kurā mums ir iespējams tik izvērsti sadzirdēt latviešu zemnieku, vīriešu un sieviešu balsis no 18. gadsimta un no 19. gadsimta sākuma, no dzimtbūšanas un apgaismības laikmeta. Un šīs balsis ir ārkārtīgi interesantas un aizraujošas. Vienalga, vai tā piederētu neredzīgajai zemniecei Spāriņu Annai vai galdniekam Podeņa Mārtiņam vai Eiropu apceļojušam audējam Skangaļu Jēkabam. Dzīves stāsti ir sarakstīti sekojot stingri noteiktai schēmai. Tie iesākas ar grēcīgās bērnības un jaunības aprakstu, turpinās ar modināšanu un dieva pieskārienu, uzņemšanu draudzē un dzīvi pēc tam. Tie tātad ir stāsti par lūzumu, par pārtapšanu, par nepieciešamību pēc garīgiem meklējumiem. Un šajā ziņā man šķiet, ka mēs varam ar tiem diezgan cieši identificēties arī šodien. Dzīves stāstu rakstīšana zināmā mērā bija saistīta ar tradīciju starp hanhūtiešiem, ko dēvēja par caurrunāšanu, vai nu divatā, vai publiski savu iekšējo dvēseles pārdzīvojumu apspriešanu. Un tas vedināja uz refleksiju, uz domāšanu par savu dzīvi, uz mēģinājumu apjēgt savu eksistenci. Hanhūtiešu dzīves stāsti ir dziļi iegremdēti reliģiskajā pasaulē. Tie attēlo dzīvi kā garīgu ceļojumu, kas atrodas nemitīgā kustībā. Un ja mēs vēlamies uzzināt un saprast, kā jutās latvieši, kādi bija viņu pārdzīvojumi iekšējā pasaule un ikdiena apgaismības un dzimtbūšanas laikmetā, tad nav labāka avota par hanhūtiešu dzīves stāstiem.